izgāzīs? Labi. Kāds prognozes? Labs. Nu, sveiki, visi Latvija! Mēs šodien atrodamies Pīlāģu trasē un uz sarunu es aicināju šo sacensību galveno organizatoru, kurš domāju noteikti pastāstīs, kas tas šodien īsti notiksies un dalīsies par iespējām par to trasi, kā mēs te esam sagatavojuši un visu informāciju. Inga, sveiki! Sveiki! Īstenībā ir tā, ka ļoti daudz šodien pastrādāts un visi mazliet pārtaisījuši un trasi centāmies uztaisīt labāk. Es nezinu, kā sportistiem patiks, bet es ceru, ka ir ok, man patikās. Kas ir Pīlāģu kausa, un tu mums varētu izstāstīt, kā ir tapušas šīs sacensības un kas te šodien notiksies? Vispār tā ideja kā tāda par Pīlāģu kausu aizsākās pirms kaut kādiem 6 gadiem. Pamazām arvien vairāk mēs centāmies to visu popularizēt jā, un šodien pirmoreiz notiek sadarbībā ar Lietuvu. Šīs sacensības kā sadraudzības kausa, otrais posms ir Lietuvā un cerams, ka viss sanāks un ka lietuvieši arī būs priecīgi par šo pasākumu. Hi Vitautas, how do you like track? Oh, it's great. The track is really technical. It's fast at some places, and the corners are really special because you can go in the corners really fast and go out really fast. So overall it's really fun track. What's your proposal for today? I don't know. I think get out at the start, try to take first place, and just ride my own race. But we'll see. If start doesn't happen too well, then maybe catch some guys and still get out in the front. Why you are like coming to Latvia? Oh, the organization is great. The riders and all the people are so friendly. So I like getting here and ride here because it's just so much fun. Especially like this Telpe track. The park is wonderful. The weather is wonderful. So this race is just one big evening, of fun. Sveiks! Kā tu vietējā trasē sokās trakšana? Es nesaprotu latviski. You are speaking English? Very nice. Where are you from? From Denmark. Denmark? How you decided to come to Latvia? I'm working here. You are working here? Yes, yeah. 5 years. Where are you working? In Jelgava. In Jelgava. What are you doing there? We have a metal factory there. How long time you are doing with motocross? I have been driving now. We started last year, Toms and I. So it's not so much yet. How you like this track? I like very much. Exotic place, you saw the look upon your face. You men must really like the chases. I'm going to let you have it like you've never had before. So take me, take me, take me tonight. Nu ko, Tūkstneša lauvē jau uz tādā smiltīs tā viegli pastaiga bija? Nebija grūti, man galvenais konkurents. Sasolīja atbraukt manim pacīnīties, bet kaut kā nav šodien. Tad tu gribēji minēt par to Jāni Mironovu, jā? Jā, viņš man uzaicināja Stelpi un teica, atbrauc, pakodīsimies. Es jau domāju, gatavojos. Bet kā pašām patikās trase un pati cīņa trasē? Ļoti normāli. Stelpe kā stelpe. Vienmēr ideāli sagatavota, vienmēr ideāli, lai neapvainojās, bet ideāli amatieri tramplīni, jo mēs jau var tikai amatieri. Man patīk, protams. Spēki pietiks ar otrajiem braucienam? Jo, noteikti. Paldies tev! Kā patīkās brauciens?
Īstenībā baigi labi, baigi normāli braucās. Apmēram braucienu vidusdaļā bišķi saguru, bet bija ok, rītīgi forši. Kāpēc tu tur tā bišķiņ beigās tā kā baigi lēni sāki braukt pirms tā pēdējā apli, ka tur tāds inters tā pienāca? Tas bija speciāli izdevums, vai tomēr slinkums vai tā apli bija? Nu, speciāli un slinkums. Tas nozīmē, ka tu nolēmi vienu apli braukt mazāk. Nākošā braucienā būs pa vienu vairāk. Tad spēku otrajam braucienam ir pietikuši. Nu, tieši tā, būs labi. Kā vispārībā patīk pati trase šobrīd? Kādas ir izjūtas viņā braukt pretējā virzienā? Pati neesi tik daudz trenējusies? Nē, īstenībā baigi normāli treniņos likās diezgan sarežģīti. Tā pumpa, jā, bija diezgan stulba meta, bet tagad viņi bišķi iebraukt tā špūriņi baigi labi. Tā kā, visi ir pa skaisto, kā saku, un augšā braucienā, tad mēs redzēsim citus rezultātus. Ir jābrauc ātrāk, jā. Paldies tev!